Ja tu savā ikdienā bieži vien apmeklē ķīniešu restorānus vai arī labprāt izvēlies cīsiņus, desas, kūpinājumus un dažādus citus pusfabrikātus, tad tev ir vērtīgi paklausīties, ko vēlos tev šodien pastāstīt. Bieži vien šie pusfabrikāti satur tādus garšas pastiprinātājus kā E621, E627, E631 un E635. Šīs ķīmiskas vielas, kas tiek sintēzētas un pārsvarā strādā uz to, lai veicinātu tavu apetīti. Bet paralēli tam var izraisīt arī galvas sāpes, var izraisīt dažādas nervu sistēmas bojājumus, nieru sistēmas bojājumus, podagru, kā arī nav izslēgts, ka var veicināt vēža rašanos. Kuri produkti tad satur šīs E-vielas? Tātad pārsvarā tie ir pusfabrikāti, dažādas Āzijas virtuves, dažādas mērcītes, kas satur sieru, konservēto produktu klāsts. Tātad pusfabrikāti, picas, čipši, dažādas sulas. Tā kā esam gudri un skatāmies, kur ir šīs te kaitīgās vielas, jo ilgtermiņā tās uzkrājās ķermenī un var radīt ļoti nopietnas veselības problēmas. Tā kā veselība tev!